Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šonakt Latvijā sociālie tīkli un mediji burtiski eksplodēja no priecīgas ziņas. Amerikas Savienotajās valstīs Beverly Hillsā Zelta Globus balvu ceremonijā ar labākās animācijas filmas balvu godalgota latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma Straume. Ķīnas slimību kontroles un profilakses pārvalde paziņojusi par cilvēka metapneimovīrusa uzliesmojumu. Vīruss izraisa akūtas elpceļu infekcijas, tajā skaitā bronhiolītu un pneimoniju. Tas ir īpaši bīstams zīdaiņiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar vāju imūnsistēmu. Infekcijas simptomi iesnas klepus, drudzis, apgrūtināta elpošana. Vīruss tiek pārnests ar gaisā esošajiem pilieniņiem, šķaudot, klepojot, runājot no tuva attāluma. Zinātnieki skaidro, ka metapneimovīrusu nevar izārstēt, lai gan iepriekš tas tika uzskatīts par nenozīmīgu. Tā ārstēšana ir saistīta ar simptomu mazināšanu un ķermeņa nostiprināšanu. Ķīnas mediji raksta par slimnīcām Ķīnas ziemeļu provincēs, kas esot pārpildītas. Iedzīvotāji Ķīnā tiek aicināti atgriezties pie masku lietošanas. Vairāki slimības gadījumi jau ir konstatēti arī apvienotajā karalistē, taču atsevišķos masu medijos izskan ziņa, ka pandēmijas status šīm saslimšanas veidām piešķirts nevarētu tikt. Latvijā ceļu satiksmes drošības plāna 2021. un 2027. gadiem mērķi par ceļu satiksmes negadījumos smagi cietušo un bojā gājušo skaita samazināšanu ar līdz šim plānotajiem pasākumiem varētu netikt sasniegti. Šajā sakarā esot nepieciešami jauni papildus pasākumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Tā informatīvajā starpposma ziņojumā paudusi satiksmes ministrija. Satiksmes ministrijas informatīvajā ziņojumā, kuru 7. janvārī, tātad jau rīt, skatīs valdība, ietverti ap 30 jauni pasākumi ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. No tiem kā augstas prioritātes plāni izdalīta iecere īstenot nulles tolerances politiku pret atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h. Bez tam būtu jāapsver arī atļautā braukšanas ātruma samazināšana ārpus apdzīvotām vietām atsevišķos ceļu posmos, kur ir paaugstināta bīstamība, piemēram, līdz 80 km/h. Svētdienas vakarā Daugavpilī ļaunprātīgi aizdedzināta BMW automašīna. Valsts policija ziņo, ka auto atradās kādā stāvlaukumā, un policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Tādēļ saistībā ar notikušo sākts krimināla process, un likumsargi turpina noskaidrot notikušā apstākļus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka izsaukums uz ugunsgrēku Višķu ielā saņemts 8:30 vakarā, notikuma vietā dega viegla automašīna 2 kvadrātmetru platībā, un jau 10:00 vakarā ugunsgrēks bija likvidēts. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio